Ja attiecībās sievietē ir pazudusi seksualitāte, tad seksualitāte patiesībā nav pazudusi. Mēs dzīvojam tādā laikā, kur mēs uz seksualitāti skatāmies kā uz tādu funkciju. Attiecīgi, ja tā vēlme ir, tad viss ir kārtībā, un ja viņas nav, tad ir jāiet vai pie ārsta, vai pie terapeita, un jāiet kaut kas tur kārtot. Taču sievietes ķermenis tā nestrādā. Sievietes seksualitāte nav kaut kāds mehānisms, kaut kāds aparāts, kur tur saslēgt podziņas, un tagad viņa strādās vai ieslēgt vai izslēgt. Tā ir ļoti organiska enerģija, kura rodas noteiktos apstākļos. Un viens no pašiem būtiskākiem apstākļiem, priekš tā, lai tas veidotos, ir drošība. Un nevis tā drošība galvā, kur sieviete uzskata, bieži domā par to, ka tā drošība, kad vīrietis viņu nodrošinās, ka viņš viņai nemelos, ka viņš visu sakārtos. Ja? Bet patiesībā tas ir stāsts par daudz dziļāku, par ķermenisku sajūtu, ka viņa var atslābt, ka viņa var pārstāt kontrolēt, pārstāt būt tā, kura ir tāda visu varošā, stiprā sieviete. Tantras praksē ļoti skaisti var ieraudzīt to, ka bauda un aizsardzība pilnvērtīgi vienlaikus kopā eksistēt nevar. Un jo vairāk ķermenis iegulda enerģiju sevis sargāšanā, kontrolē, jo mazāk enerģijas paliek dzīves baudīšanai. Tāpēc problēma nav seksā, seksualitātē. Problēma ir tajā, ka sievietes ķermenis ir pārguris no modrības, dinamikas, kontroles un uzraudzības un uztraukšanās. Neviens zieds nevar atvērties tad, kad viņš jūt vajadzību, nepieciešamību aizsargāties.